Tā, nu sveiki. Nu šodien mēs atkal esam Jūrmalā, Salokā, pie Lielupas. Ķersim līdakas, ja ķersies. Principā ir baigais karstums un varbūt, ka viņas neķersies, bet mēģināsim gan uz dzīvo, gan uz spinningu. Mērķa zils mums šodien būs līdaka. Viss. Gana dzerts, gana sirds vai gluži mundra. Kas tas? Burnieks! Hei jūs, veci jūras vilki, nāciet šurpu, hei! Burnieks šūpojas tālumā, kur paizietas rītausmas bālumā. Uz tāda reiz braucu pats, kad biju jauns, biju stalts. Hei, draugi, vai bijis tur necenā, vai būras nav piepūtis gredzenā? Kā jaunības dienās vējš tas pats, kas ceļā šauj. Nu ko, pirmā maila ir? Vismaz vienreiz buskols dzīvo uzlikt. Urā! Halo! Nu! Op! Tev tā vīķa zem zoda tirinās. Nu, re, kur pirmā zils uz spinningu ir maziņš asarīte, bet toties uz dzīvo jau bija viena cope. Bet, nu, apskat pagrāba woblerīti Strike Pro, tāds pats kā izmērā kā asars. Nu ko, tuvojās vakars, uz dzīvo ir bijušas 3 copes. Neviena no viņām netika realizēta, diemžēl. Uz spinninga man ir asarīts, un re, kur Raivim bija viena cope, bet arī tā netika realizēta. Pagaidām čābīgi. Bet mums vēl būs visas iespējas, ja šodien neko nenoķersim, tad rīt. Vai ne? Zabrols. Šaubu nav. Jaki dā? Tiki dā. Nu ko, šovakar tā arī pie mērķa zils līdakas netikām. Bet, nu, mums rīt ir visa diena priekšā, mēs esam mērķēti dabūt to līdaku. Šodien iespējas bija, sevišķi uz dzīvo, bet, nu, pagaidām nekā. Dodamies krastā. Numur 2. Mēģinās tikt pie kādas līdakas. Laiks ir pamainījies, pa nakti lietus nolī, vējš pūš stiprāks. Bet šodien būs, vai ne? Šaubu nav. Jābūt. Mums ir vēl viena maile. Ruduļies. Ruduļis? Urā! Dva breksa paimavši un noķēra rudu. Nu tā, pēc 3 tukšajām copēm arī šodien beidzot tikām pie līdakas. Burtiski metru no laivas paņēma uz dzīvo. Mērs gan laikam nav, kā izskatās, vai kaut kas 46. Kaut tuvu mēram, bet toties mēs beidzot esam izdabūjuši kādu līdaku. Tā viena līdaka tik saika lēkā. Nu, laid vaļā. Šo tu viņi negrib speldēt. O, aizgāja. Ek sirdī tas laiks vēl skan, jūras vējš dzied spīvs no draugiem, kas bija reiz man. Tikai dažs man šodien dzīvs, vasara, rudens vai ziematā. Es pielāpu tīklus nu ciematā, kā senajās dienās vēl.
Nu, vot, pie pirmās līdekas tikko arī es uz dzīvo ziltiņu. Ai! Nu, tas gan neveikli. Bet pēc mēra pārāk neizskatās, tūlīt nomērīsim, ja kas palaidīs. Nu, līdeka 49 cm. Laižam vaļā. Okei. Forši, vismaz beidzot kaut kas bija. Normāls sastaps. Ai! Ināl. Kādu sajūtas? Aha! Tas ir viss. To tīrinājis man. Forši. Nu tā īstenībā līdekas mūs diezgan konkrēti piesmēja. Uz dzīvo čopes ir bijušas nu jau kādas 10 kopā uz abiem. Katrs pa zemmēram tik izvilkām. Uz spinningu neķerās vispār tik daži uzsitieni. Bet apkārt te visa laika lēkā līdekas. Un tādas diezgan nopietnas. Jā. Bet mēs vēl nepadodamies. Šos man neviens neapstādinās, un es močīšu, jā, un es cīnīšos, man neviens neapstādinās, un es močīšu, man neviens neaplusinās, un es cīnīšos, man neviens neapstādinās, un es močīšu. Nu re, uz dzīvo te pārbraucām pēc ilgas necapes raivim bija cope. Mana spinninga asarītis norāvās pie paša laivas. Un uz dzīvo re, kur vēl vienu smuku līdaciņu dabūjis. Netirinies, to līdz tevi atlaidīšu. Nu lūk. Paldies par copi un pasauc mammu. Kaut kas deg bijušās rūpnīcas teritorijā. Nu, par cik cope tuvojas savam noslēgumam un uz spinningu vispār izņemot tos asarīšus kaut kas nav dabūts, tad es izbēru visus savus mānekļus un tagad pa vienam ņemšu un pilnīgi visus pēc kārtas mēģināšu tos, kas man ir līdzi. Jo, nu, es nevar būt tā, ka nebūs. Ir jābūt vismaz vienai līdekai. Ot tā, jā. Un par cirviem varam parunāt. Nu tā, izmisuma solis, jeb eksperiments ar visiem vizaļiem neizdevās. Diemžēl. Nu ko, līdekas uz spinningu galīgi šitajās dienās negribēja čopēt. Nevienu pat zemmēru nedabujām, tikai kopā bija 3 asarīši, jā, no kuriem izvilkām tikai vienu. Un uz dzīvo principā copes bija, bet paši diezgan nomudījām. Tā ka, nu, bet nu neko, kārtējā forši pavadītā diena, tagad jābrauc mājās. Viss.